Ceturtais universālais likums - atbilstības likums. Šis likums atspoguļo harmoniju starp dažādām eksistences plaknēm. Tas strādā pēc principa, kas iekšā, tas ārā. Tas nozīmē, ka mūsu ārējie apstākļi nav nejauši. Tie ir cieši saistīti ar mūsu iekšējo stāvokli. Mūsu domas, uzskati un emocijas atspoguļojas ārējos notikumos. Izmainot iekšējo pasauli, mēs varam izmainīt notikumus ārējā pasaulē. Vētraina ārējā vide bieži atspoguļo iekšējo nemieru. Turpretī mierīgi iekšējie apstākļi norāda uz iekšējo līdzsvaru. Kā mēs varam iemiesot šo likumu savā ikdienas dzīvē? Veltiet laiku, lai aizdomātos par savu iekšējo pasauli. Kādas ir jūsu domas? Pozitīvas vai negatīvas? Jūsu uzskati jūs atbalsta vai velk jūs atpakaļ? Atbalstot pozitīvas domas, attīstošus uzskatus un radot iekšējo harmoniju, mēs bruģējam ceļu, kas atbilst mūsu augstākajām vēlmēm.